Sveiki, sveiki! Меня зовут Sjava, Jebašu Jebala. Atkal mūsu programmiņā esam kārtējā raidījumā. Nu jau cik jau numurs? 4. 4. raidījums. Mēs esam ļoti augstu novērtēts šovs. Baigi augsts reitings, jā. Kā parasti studijā esmu es. Un arī otrā plānā ir šis te cilvēks. Pagriezies, parādies. Jā, tas esmu es. Arī man nofilmēt, ja gribi. Jā. That's me. Alīģi. Tātad atgriežamies pie manas raidījuma vadītāja. Nu, tātad esam izskatījuši jūs rentiņus par filmiņām. Esam izvērtējuši labākos tātad, atlasījuši top 10 tādas filmas, jā. Un kā jau teicu, iepriekš, ka mums būs balviņas tātad uzvarētājiem, kuru filmu mēs izvēlēsimies. Nu, mēs izvēlamies Titaniku, apsveicam. Tā bija Laura Zālīte. Tur parādās apakšā jūsu numurs, saziniet mūs, balviņu saņemsiet. Tikšanās ar mums kafejnīcā dzīvajā. Tējas dzeršana. Tējas dzeršana, iedzeršana, tējiņu, vēl kaut ko kādu. Šnicelīti uzkodīsim. Mīnīts. Jā. Un tagad mēs varētu uztaisīt kādu jaunu aptauju, teiksim, nezinu, izvēlēties kādu tēmu. Iesūtiet tēmas. Par ko gribat, lai mēs parunājam? Pa numuriņu 910 1001. Tikai zvanīt. Zvanām, jā. Un mums jau ir pirmais zvanītājs. Tātad tūlītās parunāsim. Din. Jā, Sjava. Kāds jautājums? Par ko parunāt? Jā, ļoti labas idejas. Varbūt jūs to gribat pateikt dzīvē? Nē, kautrēties, jūs esat neglīts. Labi. Šis ir ļoti labs variants, par ko runāt tiešajā ēterā. Jā, labi. Čalis te man stāsta, ka varētu parunāt par tādu visiem saprotamu tēmu. Vemšana dzeršanas laikā. Tipa, kā nevemt dzerot, lai var daudz izdzert, bet nevemt. Man tagad uz numuriņu to 910 1001. Sapisies tu bišķīt. Iesūtam savus tekstiņus. Tātad... Zvaniet un sakiet. Lai vienkārši pastāstiet, nezinu, kaut ko no savas dzīves, kā jums gadījies. Tātad šo raidījumu beidzam, jau nosalšu rokas. Kā parasti studijā bija es un viņš, parādam sevi. Un es. Un šis taču Alīģi. Nodāvam sveicienus atkal visiem heiteriem un diezgan līdējiem no idējiem pirktaņiem. Jā. Jā. Studijā kā parasti studija jaunajā. Slota. Mūsu viesis. Jā. Tā, visu labu, tā. Čau.